Čau visiem! Ar jums atkal Kristiāna, un šodien izgatavo pats sērijā mēs turpinam praktiski pielietot pata kungu veikalā atrodamās preces, šos te elektriskos instrumentus, šajā gadījumā skrūvgriezi. Šodien mēs izgatavosim kurpju plauktiņu, kur kā pamatu mēs ņemam līmētās koka plātnes, priedes koka plātnes. Un tad sāksim ar to, ka izmērīsim mazliet, kur mums atradīsies šīs te mazās daļiņas. Ņemsim 25 cm, atzīmēsim uz 2. Tagad ņemam vienu koka plātni, kurā jau ir novilkta 25 cm līnija no maliņas. Ņemam vienu īso, kas veidos nodalījumu, un šādi te liekam klāt pie pašas malas un skrūvējam klāt. Šādi te ieskrūvēsim 3 skrūvītes, lai turētos labāk. Kad šis te pamats ir pieskrūvēts, atrodam novilkto līniju, paņemam vēl vienu īso un liekam pie līnijas klāt. Tad, kad esam pielikuši un atraduši novilkto līniju, tieši tāpat kā iepriekš skrūvējam 3 vietās. Kad šis te ir pieskrūvēts, tad griežam viņu otrādāk, jo tas ir kā pamats. Tad, kad šāds te viens mums ir saskrūvēts, kas ir kā pamatiņš, ņemam otru dēli, kuram arī ir atzīme no 25 cm, un izdaram tieši tāpatās kā šim te. Šo pagaidām noliekam malā. Lūk šādi. Tad, kad mums 2 šādas daļas ir saskrūvētas, tad vienu metam riņķī un otru liekam pāri. Lūk šādi. Tā, ka abiem viena pusīte ir tukša. Un tad jau pieskrūvējam vienu otram klāt. Tieši tāpat 3 skrūvītes vienam. Nu, un tieši tāpat izdaram arī otrā pusē, lūk šeit. Nu, un attiecīgi tagad, kad esam šo te saskrūvējuši, viss, kas atliek, ir uzlikt arī tikai pašu augšu. Tad to arī darām. Atkal cenšamies saprast, vai esam uzlikuši precīzi. Un tad jau pieskrūvējam arī klāt. Tad, lūk, mūsu plauktiņš priekš apaviem jau ir gatavs. Viss, ko atliek izdarīt, ir tajā ievietot apavus, un tas arī viss. Ja tev ir kaut kādas vēlmes, ko tu vēlēs, lai mēs izgatavotu nākošajā izgatavo pats sērijā, tad droši raksti uz izgatavo@pata.lv vai arī turpini mūs skatīties mūsu YouTube kanālā. Čau!